uzmanību visiem, kuri dzīvo neprivatizētajos dzīvokļos. Rīgas doma ir izstrādājusi 2 noteikumu projektus, kuri skars jūs ļoti būtiskā veidā. Pirmkārt, Rīgas doma plāno slēgt īres līgumus un pieprasīt īres maksu, un otrkārt, šie īres līgumi ir plānoti tikai uz 5 gadiem, un šo 5 gadu laikā jums šis dzīvoklis būs jāizpērk. Mēs tikāmies ar dzīvokļu pārvaldi. Viņiem nav informācijas par to, kas šie ir par īrniekiem un kāda ir viņu dzīves situācija. Nav apzināti šie cilvēki, bet viņi Rīgā ir vairāk kā 3,5 tūkstoši. Publiskā apspriešana par šiem saistošiem noteikumiem ilgs līdz 8. decembrim Rīgas domas mājaslapā. Es aicinu jūs visus tos, kurus skar šie noteikumi, obligāti izteikt savus iebildumus un uzrakstīt, kāpēc jūs līdz šim neesat privatizējuši šo dzīvokli. Tā mums būs krietni vieglāk jūs aizstāvēt.